Sveiki! Jūs klausāties podkāstu Mākslinieka gars. Dāmas un kungi, esiet sveicināti podkāstā Mākslinieka gars. Šīs dienas viesis ir jautrs, attraktīvs, sportisks, kā arī topošais kuģu kapteinis, tāpat arī pasākuma organizators un Geto Games seja Jānis Burmistris. Čau, Jāni! Čau! Kā tev šodien, kādas tev ir sajūtas būt otra puses mikrofonam? Tādā ziņā, ka neesi vadītājs, bet esi viesis. Man ir fantastisks, mazāk stresa, nav jāuzdod jautājumu kādam un divānā ar divām meitenēm, kas varbūt labāks par to. Jāni, vai tu uzskati, ka tu esi mākslinieks, vai tu sevi sauktu par mākslinieku? Es gribētu teikt, interesants jautājums. Es gribētu teikt to, ka kaut kādā ziņā es uzskatu par mākslinieku, kaut kādā nē. Jo, kad praktiski ir jāstrādā, tad liekas, ka es galīgi neesmu mākslinieks, bet bieži vien darbā saskaros ar to, ka ir dažādi scenāriji jādomā un radošās idejas, un tad domas aizplūst tādā unikumā, kā savienot, piemēram, hip-hop ar tautas dejām vai es nezinu, jebko citu, kā savienot Fiņķi ar Raimondu Paulu, pieņemsim, tad tās domas aizplūst, un tajos brīžos liekas, ka ir kaut kāds mākslinieckais piestiens. Tev nākas bieži saskarties ar tādām situācijām? Diezgan bieži sanāk, tāpēc, ka, ja gadā ir 365 dienas un aptuveni 100 dienās ir pasākumi, tad diezgan bieži nāks gatavot scenārijus un rakstīt. Un vienmēr jau gribās kaut ko jaunu, lai ne tikai pārsteigtu sabiedrību, bet pārsteigtu pats sevi. Jo, ja nepārsteigs pats sev, tad būs baigi grūti mentāli, es pat domāju, tāpēc, ka visu laiku jāmēģina pārsteigt sevi. Bet kā tu vispār nonāci līdz šim pie Geto Games? Garo stāstu visu. Mums vajag garo stāstu. Tas sākās pirms 8 gadiem. Es dzīvoju Pļauniekos, un tur nebija diži daudz ko darīt. Un pārsvarā bija tā, ka mēs ar čomiem visu laiku gājām spēlēt futbolu, basketbolu. Principā vienalga kāds sporta veids, bet kādu 9 no rīta izēja no mājām, tā atgriezies aptuveni 10 vakarā ar netīru muti. Ja labi 10 vakarā, parasti bija tā, ka 10:10 zvanīja mamma un jautāja, kur tu esi. Un tajā laikā bieži vien nebija tā, ka bija telefons un nemaz nezināja, cik pulkstens. Vienkārši daudzies pāri, cik gribēja. Bet vienā dienā sapnika mēs domājam, ko izdarīt. Pirms tu turpini. Yeah. Tev ir 4 brāļi, vai ne? 3. Tu esi 4. dēls, vai ne? Kāpēc tu ar saviem brāļiem negāji ārā spēlēt bumbu? Nē, bieži vien jau visu kaut ko darījām kopā, bet es pieļauju to, ka man ar vecāko brāli ir 12 gadu starpība, un viņam nevienmēr bija visu laiku interesanti ar mani. Viņam bija jau citas lietas, ko darīt, un mēs baigi visi esam 4 atšķirīgi, tāpēc es domāju, ka bieži vien Tu biji tas mazais, vairāk. No kā viņš bēga, ja? Jā. Galvenais šito nepieskatīt vakaros. Jā, tā, bet, tāpēc skrēju daudzies ar tiem, kas bija apkārt no skolas, no visurienes, no rajona un tā tālāk, un darījām visādas blēņas. Bet vienu dienu tas nedaudz apnika un gribējās kaut ko jaunu pamēģināt padarīt, un mēs zinājām to, ka ir tāds Geto Games, ka tāds eksistē, nebija ne jausmas, kas tur notiek. Un mēs aizbraucām ar vienu manu čomu Artūru pirmo reizi uz Grīziņkalnu. Likās uzreiz visu iespējīgi, baigi daudz cilvēku, baigais tusiņš notiek. Mēs, protams, ka mēs tādi aktīvi jau tad bijām, runātīgi un tā tālāk, un redzējām, ka tur meitenes stiep, ja nemaldos, tās bija tādas karoga kājas metāla, tādas diezgan smagas, mums viņas vēl šobrīd ir. Mēs kā 13 gadnieki gribējām parādīt sev no labākās puses, kā ļoti spēcīgi jaunieši, un gribējām palīdzēt, un tad mēs piedāvājām palīdzēt. Knapi varējām pacelt, protams, ka mēs to neizrādījām, bet knapi varējām pacelt, un tad palīdzējām, kaut ko vēl nedaudz palīdzējām, un tajos 13 gados mums iedeva krāklu, pirmo krāklu, un tad mums likās to, ka par darbu var kaut ko nopelnīt, var kaut ko dabūt. Un tā mēs tur palikām un atgriezāmies vēl rīt, parīt un aizparīt, un arī tagad pēc 9 gadiem, bet jau ofisā. Ceļš vispār garš ir bijis pirmie 3 gadi kā brīvprātīgais, tad kaut ko. Kāpēc jūs nespēlējāt pašu spēli? Mēs spēlējām. Jūs spēlējāt ļoti daudz. Un to krēklu tu saglabāji? Nav mājās pie sienas. Nav mājās pie sienas, bet es ļoti labi atceros, kā viņš izskatījās. Kur viņš palika? Jau pa mazu palika vai kaut kas tāds, vai netīrs bija pilnīgi, jo viņš bija balts. Un
Un tā pa solītim, un tagad jau ar katru gadu arvien vairāk attīst sevi ne tikai kā pasākumu vadītāju, bet arī kā projektu menedžeru. Vispār iepazīstini sevi, kā tu sevi raksturot, kas tu šobrīd esi? Kā es sev raksturot? Es gribētu teikt to, ka vēl joprojām ļoti jauns cilvēks, aktīvs jauns cilvēks, kas visu laiku ir gatavs kaut kādiem izaicinājumiem, kam patīk dzīvot tādā vidē, kur ir visu laiku actions. Visu laiku kaut kas notiek, mainās, dažādi pasākumi. Jāsaka, šobrīd man šī ir perfektā vieta, jo es varu izpausties bez robežām. Teiksim tā, jo man ļauj būt brīvam, man ļauj realizēt trakas idejas, man ļauj zvanīt uz ārzemēm, man ļauj mēģināt meklēt, piesaistīt sponsorus šim visam. Būt brīvam tajā, ko es daru, un arī tas, ka ikdiena ir ļoti interesanta. Un, principā, kas es esmu? Jauns cilvēks, kurš grib katru dienu kaut kādas jaunas virsotnes mērķus sasniegt. Bet tu vienmēr esi gribējis būt šādā brīvā vidē, vai tu kādreiz tajos pašos 13 gados gribēji varbūt būt ugunsdzēsējs vai policists? Jā, jo tu baigi pateici to, ka tu izstāstīsi mums garo stāstu, bet ļoti, ļoti lec pāri tik daudzām lietām. Jā, pastāsti, kāds tev bija vispār sākumā? Labi, protams, sports kā jau 13 gadniekiem un tā, bet... vai tu nebija dziļāks? Kad es biju mazāks, es atceros vēl bērnu dārzā to, ka bija jāzīmē par kādu profesiju grib kļūt. Un es vienmēr zīmēju kuģi kapteini. Nezinu, kāpēc. Manuprāt, tas bija tāpēc, ka... Jā, varbūt tāpēc, ka laukumā mājās mums bija tāds kapteiņa krakls, jo man tēvs bija 3 gadus flotē bija strādājis, un tur vienmēr bija krakls, un es biju pauzu galam dzirdējis, ka kuģi kapteinis ir baigais status, un vienkārši es jau no bērnības gribēju atšķirties, jo visi zīmēja policistus. Tad, laikam, pirmais, ko es atceros, ir tas, ka noteikti es gribēju būt kuģi kapteinis. Nedaudz vēlāk jau pienāca viens Ziemassvētki, un es visu laiku biju tramīgs, visu laiku biju aktīvs, arī tā, kad bija mierīgi jāpasēž, vai tur dāvanas dalījās, skraidīju apkārt, nevarēju nomierināties, un viss man ģimene izdomāja to, ka aizsūtīs mani uz teātri, spēlēt teātri. Tā nu es tur paliku uz 10 gadiem, arī mans pirmais profesionālais līgums ir teātrī. Latvijas Nacionālajā teātrī izrāda Bišu māte un Vilkats, režisors Valdis Lūriņš no dažādiem festivāliem bija redzējis to, ka es spēlēju teātrī un es esmu tāds atraktīvs. Tā gribētos domāt. Tu esi arī bijis Staro Rīgu uz ēkām kā sprīdīts, vai ne? Tā ir taisnība, jā, mums atbrauc Portugāļu filmēt. Varbūt es nevaru... Tas, ko es gribētu teikt, ir tas, ka paturpinot pa tām dzīves lomām līdz šim, ir tas, ka bija tas teātris 10 gadus un spēlēju kā maziņš puika bērnu jauniešu teātrī Zīļuks, kas ir Rīgas skolēnu pilī, Krišjāna Barona ielā 99, pareizi atceros. Un tad ar tiem festivāliem man ieraudzīja, tad bija pirmais līgums ar Latvijas Nacionālā teātri. Un tā kā es spēlēju jauniešu teātrī, šis stāsts bija līdz 18 gadiem tieši par teātri. Tāpat laikā es spēlēju futbolu. Un tad es gribēju arī par futbolistu kļūt, gribēju par aktieru kļūt. Interesanti sanāk, ka beigās no tā visa nekas pilnīgi nesanāca, bet sanāca kaut kas jauns un kaut kas, kas apvieno to visu, jo pasākumu vadīšana ir bieži vien tāds neliels aktieru darbs, un sports ir sports, Geto Games ir sports. Un tā arī izdevās piepildīt kaut kādu savu to pirmo dzīves mazo sapni, kas bija taisīt pasākumus citās valstīs. Nu jau 2 gadus esam izbraukājuši Eiropu, taisot pasākumus. Cik vispār ilgi tu strādā oficiāli Geto Games? Grūti pateikt, jo pa vidam vēl pastrādāju darbus sporta direktā, Dekatlonā un vēl vis kaut kur citur. Nezinu. Bet kaut kāds pēdējie 2 gadi es teiktu to, ka ir noturīgi un tā, ka tiešām šī ir mana vieta un dod savu sirdi un veseli tieši šeit. Tad tu esi atradis vietu, kur tu vari būt aktieris, sportists un vispārējais. Pārdevējs. Pārdevējs. Jā.
Vienīgais kuģi kapteinim vēl tālu, Jā, bet varbūt kādu Viss dienu. var Varbūt izdomāt kādu kādu dienu. scenāriju. Jā, tu vari iebraukt iekšā getiņā kā ar kuģi. Bāc, ot, redzi? Nu, Tā to idejas. Jā, tāpēc varbūt ir nedaudz mākslinieks, ka varētu arī ar kuģi kādu dienu iebraukt. Atbildot to pirmo jautājumu, kas bija. Tu teici, ka tev bija gan futbols, gan teātris, gan arī geto games kā brīvprātīgais, gan arī paralēli tu sāki strādāt, laikam tad no ļoti agra vecuma. Kurā brīdī tev tas viss, kurā brīdī tev bija laiks atlikt tām visām lietām, vai tev nācās starp kaut ko izvēlēties, vai kaut ko pārtraukt? Tūlīt pateikšu vienu lietu, kā es visu laiku gāju priekšu un kā es domāju. Es domāju, ka laiks ir ļoti relatīvs, un kad jūsu draugi saka to, ka viņiem nav laiks satikties, viņi visdrīzāk negrib satikties. Nu, nevis negrib, bet neuzskata to par savu prioritāti. Jo vienmēr laiks atradīsies kaut kādām lietām, kas ir no sirds svarīgas. Es varu saprast to manu domu, man tā vienmēr licies to. Tīpaši, ja nestiek, es nezinu, tur 2 mēnešus un saka to, ka vai tiešām nebija šos 2 mēnešos laiks, un viņš bija. Viņš bija, vienkārši tā nebija nevienā brīdī nolikt kā prioritāte. Un kāpēc, kā man tam visam atradās laiks, es nezinu, tā kā katrā vietā es jūtu kaut kādu daļu atbildības par to. Un gan teātrī, kad bija mēģinājumi un tā tālāk, kad bija viss tas, tur man bija daļa atbildības. Protams, skolā bija kaut kāda atbildība. Es pat īstenībā teikšu, ka skolā bija mazākā daļa atbildības no manis. Jo... Tu jau biji labs skolnieks, vai tu nebija? Nezinu, mums patika labs, tā kā atzīmju. Atzīmju ziņā. Es vienmēr esmu bijis vidējs tajā ziņā. Bet man nebija tā, ka vienmēr gribētos tur, lai es esmu topā. Galvenais, negribējās arī būt netopā. Man patīk, kur es esmu. Man liekas, ka es diezgan pietiekami gudrs un varēju diezgan ātri saprast lietas, ko mums māca. Vienīgais, kas man nepatīk mācīties mājās. Vai kā man nepatīk, es vienmēr dusmojos un diskutēju ar skolotājiem par to, kāpēc mums ir jāmācās mājās, ja mēs nākam uz skolu. Tad pilnīgi muļķīgi doma īstenībā mācīties mājās, viss ir fajn. Neko sakot, es redzu tur to domu. Jā. Ir tīpaši, ja pēc skolas ir kā tev diezgan daudz dažādu pasākumu, tad... Tieši tā, un tas aktīvs atnāca tajos 9-10 mājās, un galīgi nav prāts uz mājas darbiem, kad zinu, ka nākamajā dienā atkal būs jādodas uz 2. mājām. Jā, bet savā ziņā tā skola iemāca to, ka arī darbā tu aizies uz darbu, un citi ņem to darbu mājās un pilda tos kaut kādus pienākumus mājās. Vai tev ir tā, ka tu nesi savu darbu mājās, vai tu atrodies tikai, kad tu esi tajā vidē, kad tu strādā, un kad tu aizej mājās, tad tu esi cits cilvēks, un tu to var nolikt malā? Es noteikti neesmu darbu mājās. Ne darba ziņā, bet sarunu, domu un tādā ziņā. Tu nesi, jā? Es nesu, jā. Bieži vien es arī kaut kādu savu garstāvokli pēc dienas mājās, kas ir saistīts ar darbu, bet uzskatu, ka tā ir sastāvdaļa no tā visa. Un, es darbu tik ļoti neuzskatu kā darbu, kas ir citiem cilvēkiem office darbs vai maiņas. Mans darbs var būt tā, ka... Kāds vispār ir tavs darbs? Tev noteikti nav 9 to 5, es nezinu, no 9 līdz 5. Vai... Noteikti nav, jā. Jo, lai kaut ko sasniegt un... Kaut kas sanāk, bieži vien ir jābūt ilgāk, bieži vien tās ir brīvdienas, un, kā jau teicu, laiks atradīsies visam agrāk vai vēlāk. Man patīk, ka nav tik milzīga rutīna, kā tas ir, es domāju, citos darbos. Bet kā tu savieno to savu ikdienas dzīvi ar darbu un kurā brīdī tu atpūties? Kas vispār ir tava atpūta? Ja tu visu laiku esi tajā burziņā, pasākumā, visur, kur cilvēki iet atpūsties, bet tu it kā tur esi darbā, un kā tad pats atpūties? Man atpūta noteikti ir kāds sporta veids, komandas sporta veids drīzāk, tāpēc, ka skriet man ļoti grūti skrienās, bet komandas sporta veids, basketbols, futbols, padals, tas viss ir, tā ir mana atpūta. Es to neuzskatu, ka fiziskās aktivitātes man vienkārši ļoti patīk. Tā ir mana atpūta.
Man atpūta ir pavadīt laiku ar mīļajiem. Tas var būt viss kaut kas. Tas tā var būt gan mājās sēdēšana, gan iešana pārgājienā, gan braukšana uz laukiem, gan došanās uz veikalu. Bet man šķiet, ka tā ir kaut kāda daļa no atpūtas, to, kad pavadīju laiku ar saviem mīļajiem. Un es gribētu teikt to, ka man atpūta ir arī mans darbs, lai cik interesanti tas neizklausītos, bet tā sajūta, ko tu iegūsti pēc laba pasākuma, tiešām laba pasākuma no viskaut kādiem pozīcijām un spektriem, pēc tā ir tāda pacēluma sajūta, ko es arī gribētu saukt par atpūtu. Protams, tur jāliek daudz darbs, bet tā sajūta pēc pasākuma, it īpaši nākamā diena ir brīva, protams, tad tā ir kaut kāda, tā ir priekš manis kaut kāda daļa atpūtas, tās ir labās emocijas, kur gūst. Protams, braukšanas laukiem dažādi un tā tālāk. Un kā es paspēju atpūsties, arī tāds jautājums bija. Tad es domāju, ka bišķiņ citādāk tā domāšana ir tas, ka bieži vien es atpūšos arī darbā, bet tā atpūta izpaužas tādā veidā, ka atpūta ir tas, ko man patīk darīt, un man patīk mans darbs. Kā nekā teātris, basketbols, sports, pārējās visas lietas. Jā, tieši tā. Atgriežoties nedaudz atpakaļ pie izglītības. Jā. Kā tev vispār ir, vai tu esi kaut kur studējis? Es neesmu studējis. Es esmu pabeidzis 12. klases vidusskolu. Es domāju, ka tas ir saistīts ar to, ka es īsti nelīdz galam zināju, ko es gribu mācīties. Es zināju, ko es gribu darīt tā kā dzīvē, bet es nezināju, ko es gribu mācīties. Tad man likās, bet tev vispār ir bijusi doma mācīties kā universitātē tālāk pēc vidusskolas? Vai tad tavs vienkārši uzreiz tu tajā ieslīgtajos darbos, nedarbos, bet tajā, nedarbos tas, kas tev patīk? Man ir bijusi tā doma. Man viņa vēl joprojām kaut kur sēž. To, ka kādā brīdī gribētos vēl mācīties kaut ko. Vai tā ir universitāte, es nezinu. Varbūt tie ir vis kaut kādi dažādākie kursi vai citas mācīšanās iespējas vai vēl kaut kādi papildus dokumenti. Pieņemsim, šobrīd lieku smagās mašīnas tiesības. Jo kāpēc ne? Jā, tā kā visu laiku gribās kaut ko mācīties klāt un uzzināt kaut ko jaunu. Bet par universitāti domājot, ko es varu tiešām pateikt to, ka, ja tu paņem brīvu pēc vidusskolas kaut vai gadu, ar katru gadu tas paliks arvien tālāks. Tālāka lieta, par ko domāt un tā tālāk. Bet, kāda diena var būt. Vai tev jebkad dzīvē kāds ir pieprasījis šādu lietu, kā kaut kādu mācīšanās dokumentus? Vai darbs, vai vecāki? Jā. Tev, cik es saprotu, arī nemazam CV vai CV nav uzrakstīts, vai tā ir taisnība? Tā ir taisnība. Tā ir taisnība, tāpēc, ka, manuprāt, mans CV ir... Es viņu zinu, viņš ir jāuztais obligāti. Ja, to es esmu apsolījis jau vairākiem cilvēkiem, bet CV noteikti būs. Bet tev šobrīd nekādā gadījumā tas nav īsti ir bijis pēc vajadzības. Šobrīd nav bijis vajadzīgs, un arī bija jautājums, vai kāds ir pieprasījis dokumentu par universitātes absolvēšanu, tad pilnībā neviens nav. Ir ar domām ir bijis tāds sajūta to, ka ir kāds, kas uzstāja to, ka tas ir vajadzīgs. Bet vai mans ir kaut kur paprasīts, vai kādreiz tas ir pieminēts manā darbā un manā dzīvē, tikai sarunās ar kādu kolēģi vai kādu cilvēku. Bet tā, ka kāds man ir paprasījis, vai man būtu šāda augstākā izglītība, tā nav bijis pilnīgi reizi. Pilnīgi reizi nevienā vietā, un tāpēc es vēl joprojām dodos ar kaut kādu savu nostāju un savu ceļu to, kā caur paziņām, ar sakariem, ar darbiem un tā tālāk, tāpat var sevi ļoti labi pierādīt, ja tieši par dokumentu mēs runājam. Bet CV noteikti vajadzētu uztaisīt visādām dzīves situācijām un tā tālāk. Lai gan ir kaut kāda jau sava vīzija, bet tam tāpat būtu jābūt, jā.
tev neaizņem nemaz tik daudz laika. Zinu, klausoties Jāņa lietas un plānus un pasākums, kādi ir viņam notikuši, es domāju, tur varētu aizņemt pāris stundas. Gadu laikā droši vien ir savākušies. Mēs gribētu mājaslapu uztaisīt. Mājaslapu prasīvi? Jā, tagad baigi viegli ar visu kaut kādiem mākslīgā intelekta tūliem. Uztaisīt mājaslapas, pilnīgi katrs to var izdarīt, vienkārši tikai runājot, pieņemsim ar ChatGPT. Un es jau paskatījos, cik maksā domēns burmistrs.lv. Viņš maksā €29, ja es gribu šādu. Mēnesī vai? Mēnesī, jā. Un es domāju, tas būtu baigi forši, man būtu savu mājaslapu, ko varētu uzlikt kādas vizītkartes, skaistas. Tā. Plāns izklausās lielisks. Bet tā kā tu esi arī kā Geto Games seja brīžiem sociālajos medijos. Un pat ne tikai Geto Games seja. Dažādās vietās, vai tu sevi uzskatītu par atpazīstamu personu vai personību jauniešu sabiedrībā vai vispār Latvijā kopumā? Es domāju, ka sportisku jauniešu sabiedrībā, jā. Tie visi cilvēki, kas jau ir vecāki par mani, nē. Bet kā cilvēki tevi paņem darbos, kas nav saistīts ar Geto Games? Te jau viņi arī par tevi zina un ir dzirdējuši. No tā, ka varbūt diezgan daudz kaut kur ir kaut kas vadīts. Kāds ir man ieteicis vai ar citiem kontaktiem, ir diezgan bieži, ka raksta vai var novadīt kādu pasākumu vai kādu video filmēt kādam uzņēmumam un tā tālāk. Nezinu, kā viņi atrod. Nevienmēr zinu. Bieži vien uzrakstu un mēs atrodam kaut kādu kopīgu valodu tamā. Vēlreiz pierādz tas, ka kontakti ir daudz svarīgāki par kaut kādiem papīriem. Nē, kontakti ir mega svarīgi. Tas, manuprāt, ir tā, ka jā. Ir tāda sajūta jau savos 22 gadiņos, to, ka ir tā, ka es izdomātu ar saviem kontaktiem vai kaut kā atrastu, pieņemsim, no tādas tēmas, kā, pieņemsim, man vajadzētu radiatoru salabot 3. līniju no kreisās puses, tad es izdomātu, kam uzzvanīt, vai arī pasūtīt kaut kādus kraklus dizainus, nezinu, tad arī būtu varianti, un arī, ja vajadzētu pasūtīt toitojus uz mājām, tad arī būtu tāda varianta. Tā kā kontakti daudz nozīmē manā dzīvē šobrīd. Pie kā vērsties, ja man vajadzēs toitojus pasūtīt? Jā, droši. Man bija jautājums par to, ka vai tev ir skatījums uz to, kas ir tavi plāni saistībā ar nākotni? Cik es noprotu, tad, protams, Geto Games ir lieli plāni, lieli pasākumi, bet varbūt vēl uz priekšu skatoties tādā lielākā mērogā, kas ir tas ceļš, uz kuru tu vispār vēlētos doties, ko tu vēlētos vēl izmēģināt, vai tu vispār vēlies strādāt, nezinu, citā vietā, vai varbūt citā nozarē, vai, nezinu, pēkšņi likt tiesības uz kuģa kapteiņa. Labprāt. Bet tāda plašāka, lielāka vīzija ir noteikti kādā nākotnē ir gribētos, manuprāt, kādas ir tik brīnišķīgs notikums un gribētos vadīt kāzas kādu dienu. Tas es biju tikai 2 kāzās, tāpēc šobrīd tas nebūtu iespējams, jo tas ir īstenībā izcili meistarīgs darbs. Tad tev jāgaida, kamēr tavi draugi apprecēsies tā, lai tu sakārtu lielāku pieredzi. Jā? Tiešām, jā. Precēties visu lūdzu. Bet, manuprāt, jā, kāzas ir kaut kas tik sarežģīts, bet tik vienkārši kaut kādā ziņā. Tas, ko es gribu pateikt, ir tas, ka es gribētu kādu dienu vadīt kāzas. Un tas galvenais, manuprāt, kas ir tiem kāzu vadītājiem, kāpēc viņi ir tik ģeniāli, ir tas, ka tev ir jābūt izcilam kāzu vadītājiem, bet tu nedrīksti tā kā pārņemt tās kāzas par savu pasākumu. Tas ir pasākums tiem 2, kas precās. Bet kāzas arī ir ļoti sarežģīts pasākums, ko vadīt, jo ir, man liekas, tik daudz iespēju, kur samulst.
un arī kur nezinu, apkārtējie un viesi var samulst. Vai tavā līdz šī brīža pieredzē ir bijušas kaut kādas neveiksmes vai kaut kas, no kā tu pats nokaunējies un kā tu izgāji no tām situācijām? Vai bijis baigi bieži? Ir bijis baigi bieži, kad visbiežāk tieši patraucē tā dažreiz kaut kāda lielā muta, kad visiem gribās visu izstāstīt un pateikt. Un, tas ir bijis nepārāk tas ir bijis neprofesionāli un kaut kur aizgājis pa tālu, kaut kādās emocijās tā ir bijis, bet katrs pasākums kaut ko jaunu iemāca, kur ir robežas, iemāca arī vērot cilvēkus, ar kuru tu vari būt nedaudz brīvāks, jokojoties, ar ko tu nevari, bet atvērt kādu nopietnāku, fundamentālāku sarunu. Tā kā ir bijis baigi daudz, un arī mācos katru dienu, jo neveiklās situācijas ir katram cilvēkam. Un mācos katru dienu, kā izvest viņus foršā gaismā. Bieži vien tas ir pataisīt viņu vēl neveiklāk, un tad pasmieties par to, cik vēl neveiklāk to varētu pataisīt. Tas bieži vien nostrādā. Gribas tev uztaisīt neveiklu situāciju šobrīd? Jā. Ok, tu esi kāzu pasākumu vadītājs, ja? Jā. Ir ceremonija, bet īsi pirms ceremonijas tev pieskrien klāt, kā saka, līgavaiņa. Māte? Nē. Vedēji. Vedēji, nevis dēls, bet... Vedētājs. Tās. Jā. Un pasaka to, ka topošais vīrs nav atrodams. Ko tu dari? Kas man vedētājs pieskrien klāt un ka vīrs nav atrodams? Jā. Jā, ko es daru? Jā, ko tu dari? Man ir tā kā daudz cilvēku priekšā. Jā, viņš man iečukst jā, un austiņā. tad viņš pasaka to, ka ir kaut kā fiksi pāris minūtes. Jāglābj Jāglābj, situāciju. jā. Es noteikti... Skaties, tagad skatīsies visi kāzu organizatori, tad tu skaties. Jā, un vairs nekad nevedīšu kādas pēc šī jautājuma. Es nezinu, no sākuma gan jau, ka mēģinātu pajokoties, ka viņš jau ir aizbēdzis kaut kā forši. Tu par to teiktu skaļi? Kas ir? Tu tur teiktu skaļi? Jā. Sākumā nevajadzētu to nekā. Aptuveni tā, ka opā, vīrs pazudis. Daudz laika nepagāja, dargie draugi. Daudz laika nepagāja, bet noteikti atgriezīsies. Jā, un tad es skatos uz laiku. Tā, izskatās, ka tomēr jādodas meklēt, jā, jo mums šodien ir svētki, un mums visiem patīk svinēt svētkus, vai ne? Visi, jā. Aptuveni kaut kā tā. Tas ir kas pirmā prātā, ka traki jautrs. Es domāju, ka Līga nebūtu priecīga par šādu izgājienu. Jā, pēc tam pievērstos Līga vai tā, lai viņi uzstos labi. Protams, ka viņi dzirdētu. Viņi jau meklētu arī viņu varbūt. Kāds ir tavs darbs aizklausēs? Tu reskri par visu kaut kādām neveiklām situācijām, par lietām, ko cilvēki varbūt nemaz nenojauš, kas notiek, bet tu kā pasākuma organizators, kurš ir uz vietas un zina visus mazākos sīkumus, tu redzi visu, tā kā, kas notiek aizklausēs? Aizklausēs ir liela komanda. Ir brīži, ne brīžiem, bet es gribētu teikt bieži kaut kādas neparedzētas situācijas, spontānas un kopā ar komandu. Viņām vienmēr mēģinam tikt cauri ar labo zīmi. Tur aiz manis kā vadītāja pasākumā stāv milzīga komanda, kas arī atbild par daudz dažādām lietām, ir daudz dažādu sīkumu, kas jāatcerās, kārtības, dāvanas, balvas, kontakti un tā tālāk. Bet man ikdienas aizkulis darbā ir tieši tas, ka ļoti, ļoti daudz komunikācija ir daudz dažādiem cilvēkiem, dejotājiem, metinātājiem. Daudz dažādiem cilvēkiem jākomunicē, lai tas pasākums liktos kopā pa detaļiņām. Kā tu tiec galā ar stresu, ja tāds parādās vai kaut kāda atbildība, ka tu saproti, ka kaut kas noies greizi? Es varu izstāstīt, kā tikt galā ar stresu vispār īsto versiju, kā tas ir jādara, tāpēc, ka mēs braukājam pa skolu tūrēm, kur jauniešiem stāstām gan par geto games, gan par uzvedību,
uzvedību, dažādām stresiem un tā tālāk, kur mēs stāstam un ir ļoti daudz paņēmienu, kā cīnīties ar stresu, bet ja man personīgi, kā es cīnos ar stresu, nezinu, es varbūt iespējams pat sev nepieķeru, kad man ir stress un mēģinu uzreiz kaut kā risināt. Bieži vien tad sanāk ne pats labākais variants, bet es mēģinu nepieļaut, ka man atnāk šis stress. Tu viņu tā kā apspiedi vai tu viņu... Jā, tā varētu teikt precīzi. Es viņu mēģinu apspiest ar to, ka es kaut ko daru lietas labā, teiksim tā. Tas ir mans veids, kā cīnīties ar stresu. Nezinu, vai tas ir pareizi, diez vai, tāpēc, ka pareizi ir viss šīs elpošanas metodas un tā tālāk, lai ar, tā teikt, vēsu galvu pieietu kaut kādām lietām, paskatītos uz viņām racionāli. Tā kā apspiešana noteikti nav labākais variants, bet es gribētu teikt to, ka šobrīd tas ir gan jau visbiežākais, kā man tas notiek dzīvē. Bet, ja tu to stresu visu laiku nogrūdi malā, vai nerodas brīži, kad tu sāc izdegt un kad paliek jau grūti domāt jaunas idejas visu laiku un izdomāt kaut ko oriģinālu. Vispār mūsdienās ir ļoti sarežģīti. Kā tu tiec galā ar to ar savu kaut kādu motivāciju turpināt kaut ko darīt un kā tu neizdedz visā tajā procesā? Vienkārši atbildi ir brīžiem izdegu. Kā es ar to cīnos, es pat nevaru pateikt. Tas ir sarežģīti atbildēt šo jautājumu, kad tu izdedz. Kā jau teicu, brīžiem vienkārši turpinu darīt, tāpēc, ka man ir jāēd, man ir jādzīvo, man ir jācīnās par savu tālāko ceļu un tam līdzīgi. Vai tu jūties apmierināts, priecīgs šobrīd, tajā vietā, kur tu šobrīd atrodies un kur tu esi? Vai tev tomēr ir kaut kas tevi nedaudz knibina aiz aizmugures un saka, ka kaut kas varbūt jāmaina vai kaut kas jādara citādāk? Es noteikti esmu priecīgs un apmierināts. Ik pa laikam uznāk melnē, kad liekas kaut kādā ziņā grūti. Liekas grūti dažādu iemeslu dēļ, bet liekas grūti, un tad noteikti ir tāda sajūta, ka vajag kaut ko citu un tā tālāk. Brīžiem vienkārši knibina tas, ka jau tik agrā vecumā es esmu kaut kādā ziņā vienā vietā, lai gan es neteiktu, ka es esmu vienā vietā, jo visu laiku kaut kas mainās šeit, un arī man loma pasākumos paliek citādāka, lielāka, dažādāka. Un kaut kas, protams, brīžiem knibina, bet es esmu priecīgs, kur es atrodos. Bet kas tev knibina? Tā kā tu sevi pats knibini, vai varbūt ir kaut kāds apkārt, nezinu, draugi, ģimene, kas tev tomēr kaut kā visu laiku, kaut ko varbūt pasaka, varbūt kaut kā viņam ir grūti saprast to tavu laiku, kā tu strādā, vai viņi vispār saprot, ko tu dari? Jā, vai arī tas ir tā kā nāk tieši vairāk no tevis paša, vai abi divi? Abi divi. No apkārtnes bieži vien ir tāds knibini, jo bieži vien ir tāds sevi, kas varbūt kaut kur palieku neizprast, vai kāpēc es kādā brīdī strādāju tik daudz, tas paliek neizprast. Tas noteikti kaut kādā ziņā arī knibina, bet brīžiem es pats sevi savās domās knibinu un domāju, ka varbūt ir jāpamēģina kaut kas vēl, kaut kas cits un tā tālāk, bet tas, kas man atrunā no visas tās knibināšanas, ir tas, ka vēl joprojām katru dienu es iemācos kaut ko jaunu, es gūstu kaut kādas jaunas emocijas šeit un tagad. Bet tu esi kaut kādā brīdī tik ļoti apmūs un bezmazliet tādā kā strupceļā, un ka tu īsti vairs nezini, kas tev šobrīd ir jādara? Varbūt tā ir, bet strupceļā īsti nekad neliekas, ka esmu bijis. Tādā, ka tiešām skrien sienā un nezinu, ko darīt. Tādā laikam, ka nē, jo visu laiku ir dažādas iespējas, dažādi pasākumi, dažādas lietas, ko darīt. Tāpēc tādā pilnīgā sienā nekad es neesmu skrējis. Un ir visu kaut kādi piedāvājumi gan bijuši, gan ir, bet šobrīd
jā, jūtos labi tur, kur esmu. Bet tu pieminēji neizpratni, vai tavi apkārtējie cilvēki vai vispār cilvēki kopumā uzskata, ka tu strādā īstu darbu, vai tu vienkārši izklaidējies un kaut ko tur dari un gaidi, ka tu tiešām aizies uz kaut kādu ofisu vai kaut ko mēs ko sauc par tradicionālo darbu? Es domāju, ka cilvēki domā, ka es daru īstu darbu. Vismaz es pats tā noteikti domāju, tāpēc, ka manas nedēļas paiet strādājot, darbojoties, darot kaut kādu šo konkrēto lietu. Tā kā es domāju, ka tas ir īsts priekš manis. Jā, paskaidro vairāk, kas ir īsts priekš tevis, īsts darbs. Jo citiem cilvēkiem īsts darbs ir sēdēt pie datora no rīta līdz vakaram un ofisā. Jā, ofisā. Vietas. Es nezinu, tā pirmā versija, kas ir super vienkārši, super simplu, kas ir īsts darbs. Īsts darbs ir, ka tu esi vienā organizācijā, vai tas ir tavs uzņēmums, principā vienalga, bet ka tu tam velti, ja mēs paskatāmies uz nedēļu, ka tu tam velti 5-6 dienas. Tieši tam tai konkrētai lietai, vai virzienam, vai mērķim, uz ko uzņēmums, vai tavs uzņēmums, vai tu pats dodies to. Tam velti diezgan labu laiku savas dzīves. Tas, manuprāt, ir īsts darbs. Bet arī vecāki un visi saprot, ka tu strādā, nevis izklaidējies un kaut kur. Vispār tev vecāki saprot, noteikti. Tev vecāki ir pilnīgi kaut kas pretējs tev, vai viņi tomēr ir tāds pats kā tu, kas ir tāds pasākumi cilvēki, nezinu, varbūt tev brāļi, vai tu esi tāds pilnīgi izmests un pilnīgi citā grozā, vai tu tomēr iedaries tajā savā ģimenes hierarhijā? Es iedaros ģimenes hierarhijā, jebkurā gadījumā. Jā, bet tieši no darba puses skatoties. Jā, bet no darba puses noteikti ir jūtama manāma dažādība šajā visā ģimenes. Ja jautājums ir tieši par ģimeni, tad ir jūtama milzīga dažādība. Es noteikti esmu izlaists vārds no galvas, 2 pretstati. Neparastākais. Nē, dodiet vēl variantu. Kāda teica, kas bija tas? Es noteikti esmu ekstravertākais. Un introverts. Jā. Ekstravertākais. Pareizi saka to vārdu. Ekstravertākais. Jā. Ieskaitīsim. Ja kas tad būs jāmāc. Jā, izcilā. Es noteikti esmu ekstravertākais tādā ziņā, ka var iet, runāt ar jebko, diezgan labu diskusiju var arī uz ielas ar stabu sastādīt. Tā kā noteikti ekstravertākais. Bet gribētos teikt to, ka ir sadalījušies bišķiņa, kas ir tēta un kas ir mammas bērni. Un ir tādas iezīmes. Bet noteikti valda dažādība, un tas vienmēr ir baigi interesanti, manuprāt, ka katrs ir tāds indivīds, ka to var just ģimenē. Tu esi vairāk tēta bērns vai mammas bērns? Es gribētu teikt to, ka es un vecākais dēls, jeb mans vecākais brālis ir, mēs abi esam tēta bērni. Kāpēc? Jo tēts vairāk tāds ekstraverts, kad uznāk. Drīkst jums jautāt jautājumu? Tu vari pajautāt jautājumu. Bet nesāc intervēt mūs. Nē. Nē, var pastīties. Tīri viens jautājums. Jā. Man ļoti interesanti palika, kad mēs aizrunājāmies par vienu no tēmām. Un gribētos, lai arī jūs izstāstat, kāds bija tas jūsu ceļš, kāpēc doties uz universitāti. Man bija tīri, tāpēc, ka pirmkārt, man ģimene jau no bērnības ir nespiedusi, bet teikusi, ka tāds būs tā kā nākošais ceļš, tāpat tās kā redz, ka bija skola, tagad būs universitāte. Līdz ar to es, protams, nedomāju citu domu. Es noteikti atšķiros no ģimenes, jo, ja brāļi vai vecāki zina, ko viņi gribēja darīt, tad es joprojām nezinu, un šis ir pēdējais gads, un es joprojām nezinu, es atrodos tur, kur man vajag atrasties.
Podkāsts rakstīt var. Jā, bet šis bija vistuvākais, ko es iedomājos, ko es varētu turpināt mācīties. Tā kā man nebija tā kā 2 doma, tad tā es arī satiku Betīnu. Jā, man kaut kā līdzīgi, jo es vienmēr zināju, kad ir tā vidusskola un viss ir skolas laiks, un tad pēc tam ir jāiet uz universitāti. Jo man vecāki vispār teica, ka, ja es negribu, es varu neiet, un ja es varu iziet tikai kursus, ko es atrodu, un es ar to gribu saistīt savu dzīvi, lai es daru, vienkārši viņiem bija galvenais, lai es kaut ko daru, un esmu nodarbināta. Bet es īsti nezināju, ko es gribu, un tad man universitāte savā ziņā likās arī kā tāda laika pavilkšana, lai es saprastu līdz galam, kas man patīk un kas nē. Jā, es to pilnīgi piekrītu. Un tā ir, tagad jā. Tāda laba māja, kur palikt. Jā, tu zini, kam gatavoties. Ja tagad arī mums ir tas pēdējais gads, mēs tevi izlaiž ārā, un tu vairs nezini, kam. Nē. Tu vairs nezini, kam gatavoties un uz kurieni iet 1. septembrī. Ja tev vispār kaut kur jāiet 1. septembrī. Jā. Tev nebija tā, ka visi klases biedri, visi aizdodās uz universitāti, un tu tā kā bez mazai paliec, ka labi, tev varbūt vispār tev bija skola un beigas, un esmu brīvs, bet... Tev nebija tāda sajūta, ka kaut kas iztrūks, jā, kad vajag kaut ko vēl? Nē, ir nedaudz vēl joprojām tā sajūta, jo, manuprāt, universitāte un vispār, ja mēs tā globāli ņemam, ka kaut ko jaunu mācīties ir vienkārši super. Ja pat, kad tas ir kaut kas tev nesaist, es domāju, dzīvē tāpat. Ja pat tev tas nenoderēs, tas ir kaut kas vēl, kas tev IQ kopējo paceļ un palīdz, neapzināti pat kaut vai diskusijā ar taviem vecākiem par kādu varbūt citu tēmu. Kāpēc? Vienkārši interesanti, kā jūs pie tā nonācāt. Bet tā kā tavs darbs saistās ar auditoriju, ar cilvēkiem, ar viņu izklaidēšanu, vai tā nav brīžiem vispār novirzoties no tās tēmas vai ne par universitāti, bet tā kā tev tas darbs ir ar cilvēkiem, vai tā nav brīžiem sajūta vai bailes kaut kā palikt neaktuālam? Tu vairs nepatiksi viņiem? Tu varbūt novecosi. Jā. Vai tu nesi jau novecojis jauniešu publikai? Es gribētu teikt, ka mana atbilde ir pavisam vienkārša. Neaktuāls var palikt tikai projekts, ko tu piedāvā. Vai pasākums, ko tu piedāvā. Tu īsti pats nevari palikt neaktuāls, tāpēc, ka paņemsim kādu piemēru. Pasākums, ko es vadu, skolu basketbols, milzīgs notikums, un cilvēki jau uz tiem fināliem nenāk skatīties uz mani. Viņi nāk skatīties uz spēli, kāds uz džekiem, kāds uz meitenēm. Viņi nāk skatīties uz projekta kulmināciju, nevis uz manis parādīšanu un manis spīdēšanu. Bet man parādās jautājums. Tev taču ir nākuši klāt bērni, jaunieši un, taisīšu bildes ar tev vai prasīšu parakstus un vai grib paspēlēt ar tev bumbu. Tad tā ir bijis? Jā. Vairākas reizes, jā? Nav tā, ka Tad tev atpazīst ļoti bieži zīles, jā? Jā. Tad jautājums, bet tad, labi, protams, ka viņi nāk skatīties to kulmināciju, bet kāds ar viņiem ir tas, tavuprāt, kāds viņiem ir tas iemesls, kāpēc viņi grib uztaisīt tavu bildi, kāpēc viņi, vai tu savā veidā viņiem neesi kā tāds paraugs, kā tāds, elks. Jā, pēc kuru skatīties. Varbūt tas ir jāpasauc tie jaunieši, kas taisa bildes šajien, jāpajautā viņiem pašiem, bet ja es tā padomāju, kad es biju mazāks, man arī gribējās bildi ar Lauru Reiniku. Tikai tāpēc, ka es biju redzējis viņu un viņš likās nenormāli nesniedzams. Arī tagad gribētu. Lauras man ļoti patīk, kā viņš vada, kā viņš dzied. Wow. Tā kā, principā es domāju, tā ir kaut kāda vai tev bija Aleks, statusa sajūta. Vai man bija Aleks, pēc kur skatīties. Lauras Reiniks. Tā kā man visu dzīvi futbols patīk, tad gan jau kā Messi. Bet futbolu tu vairs nespēlē?
Ik pa laiciņam, bet arvien mazāk, jā. Bet kaut kāds Aleks, pēc kur skatīties, kas ir saistībā ar darbu, tev ir bijis? Tu... Absolūti mans cilvēks, nevis kuram es gribu būt viņš, ja, bet uz ko es skatos kā tādu gribās atrast visprecīzāko vārdu šim, tāpēc, ka cilvēks ļoti svarīgs, ko es nosaukšu tūlīt manā dzīvē un manā karjerā, uz ko es vienmēr skatos, vajag pareizo vārdu, es jums apsolu, viņš nāk lēnām, vajag šo vārdu, tas ir ne siluets, bet absolūts tāds... Ikona. Jā, bez maz vai ikona, jeb paraugs varbūt. Visi šie vārdi arī dara, viens cits vārdu mēģināja atrast, bet... Nu, labi, teiksim jau, ja ienāks prātā, tad atgādināšu jums par šo, bet tas ir Renārs Zeltiņš. Un viskarizmātiskākais cilvēks, ko es pazīstu, pavisam noteikti, kā viņš ienāk telpā, viņš paņem telpu, tu skaties uz viņu pēti, tev patīk viņa stils, tev patīk man. Bet es runāju jau visu vārdā, jo, manuprāt, tādas ir sajūtas visiem par Renāru Zeltiņu. Idol. Viņš arī ir... strādājis, vadījis pasākums Geto Games. Jā. Vai tev cilvēki ir teikuši to, ka tu esi tāds kā jaunais vai kā... Jā, jūs esat diezgan līdzīgi. Jā, jūs esat līdzīgi. Vai nu tāpēc, ka Geto vai tāpēc, ka vadījāt pasākums vai tie jociņi kaut kādi, kurus jūs izspēlējat Geto Games. Jā, kaut kas... Vai tev ir kāds cilvēks to teica? Un jā, vai tas tev ir kā kompliments, vai tas tev to tieši pretēji, jo, paskaidro, kāpēc. Es esmu dzirdējis kaut kādas 2 reizes no pilnīgi nepazīstamiem cilvēkiem, kas spēlē mūsu pasākumos, iesmējot jaunais Zeltiņš vai kaut kas tāds. Es to ņēmu kā absolūti viskaistāko lietu, ko man var pateikt, jo es tiešām, kā teicu, es negribu būt Renārs Zeltiņš, gribu palikt tas, tomēr, kas tev tomēr ir arī bet, kā nevis, labi, protams, tas kā kompliments, bet tajā pašā laikā tas arī ir, tāds kā... Tas droši vien atkarībā, kā to pasaka, vai iesmēju, vai... Jebkā kā to pasaka, manuprāt, tas ir kāpēc man ir divējādi sajūtas, tāpēc, ka man liekas tas kā nenormāls kompliments, jo tas cilvēks, Renārs, viņš ir absolūti neaizvietojams. Viņš ir izcils tēvs, izcils cilvēks un varētu labos vārdos teikt par šo cilvēku, bet tā otra puse tam ir tas, ka, kad man to pasaka, es vēl nejūtos pelnīts dzirdēt kaut ko tādu. Kā tu domā, kad tu būsi pelnījis dzirdēt? Es nekad nebūšu pelnījis. Es būšu pelnījis, kad pasaka, tā kā Jānis Burmistrs. Bet es nekad nebūšu pelnījis, kad pasaka, kā Renārs Zeltiņš, jo es gribu būt tas pats, vienkārši tas ir izcils, kā ir latviski idol. Elks. Labi, tad teiksim, jā, kā Elks, kā persona, kas mani saviļņo emocionāli tajā, ko viņš dara. Tad jāsāk dziedāt. Jā, arī. Vispār par dziedāšanu runājot. Vai tev ir kādi jaunumi par dziedāšanu? Dziedi? Man tā ausi kaut kur pa pasaulē plosās šādas ziņas, ka tu gribi ierakstīt dziesmu, tu esi ierakstījis, tu vēlies, tu dziedi. Kaut kur pauz galam pareizi saka, tāpēc, ka jau uz aprīļa beigām, cerams, ka mums tur viss būs saskaņots un tā tālāk, bet dziesma jau ir uzrakstīta, viņa jau ir gatava, viņa ir uzrakstīta ar man arī tādu ļoti foršu jaunu cilvēku, kurš ir jaunāks diezgan par mani, bet aizrāva visu, ko viņš dara, gan ar modu, gan ar dizainu, gan ar visu citu, un arī kā DJs strādā pie mums, un viņš aizrāva ar visu to domu par man jau sen bija tā ideja, to gribētos, bet man tās idejas baigi nāk. Es ieraugu labu filmu, man gribās filmu uztaisīt. Es ieraugu
es ieraugu to, ka paraksta grāmatas, man gribās grāmatu uzrakstīt, bet rīktīgi šaujās, bieži vien sanāk nerealizēt. Bet dziesma, man visu vēl priekšā, tā kā viss kārtībā. Bet dziesma bija kaut kas jau ko sen, jau kaut ko bijām ar citiem čomiem. Ar citiem jau bijām meistarojuši kaut ko kopā, bet nekad tas nenoved līdz tiešām gatavam gabalam, bet tagad tas ir noticis un visam drīz būs dziesmā, kurā es arī esmu ņēmis dalību un būs baigais party hits. Nu, es saku to, ka tev apkārt ir viss kaut kādi interesanti jaunieši, kuros tu, kā izskatās, saskatīji ļoti daudz potenciālu. Vai viņi, nezinu, vai tu viņus kaut kā paņem azotā un pasaki, redz, kur platforma, redz, kur vieta, daries, plosies, un tu viņiem iedod to telpu? Visam noteikti tiešām ir ļoti bieži vien bijis tā, ka atnāk vai uz akadēmiju, vai atnāk caur citiem galiem, vai atnāk kā spēlētājs un saka, grib kaut ko darīt, un vienmēr atrodas kāda vietiņa, kāda lieta, ko padarīt, un tad jau viss ir atkarīgs no tā paša cilvēka, jo kā mēs te bieži sakam to, ka vissvarīgākā jau ir iniciatīva. Jā, var nesanākt no sākuma, var kaut kas nepatikt no sākumā, bet ja ir iniciatīva, tā ir puse no uzvaras. Ja nāk un pats grib un jautā un dara, tas ir bieži vien pat svarīgāk par kaut kādu personīgo skilu. Pieņemsim, tev var būt 2 sociālo tīklu cilvēki, viens ir baigi labs, bet viņam nav deksme, nav iniciatīva par kaut kādu ideju vai par kaut ko, ko mēs kopā darām. Un ir cilvēks, kas neko nemāk, bet viņš jautā, viņš grib, viņš pēta, viņš nāk ar iniciatīvu un grib to darīt, tad es izvēlētos to cilvēku, kas grib to darīt, jo ar to, kas ir profesionāls, tāpat beigās būs grūtāk nekā ar to, kas iemācīsies, bet kam būs iniciatīva. Atgriežoties pie tā, tu teici, ka tu gribi rakstīt grāmatu, tu gribi tur kur dziedāt dziesmas, varbūt spēlēt klavierus, braukt ar kuģi. Kā tu saliec pa plauktiņiem šīs prioritātes, ko tu darīsi un ko tu nedarīsi? Kāds ir tas tavs kaut kāds, varbūt izvērtēšanas? Vispār ir plauktiņi. Jā, vai tev ir radošais haoss? Ir noteikti radošais haoss, bet ir arī plauktiņi. Kā tas dalās, ir bieži vien pēc noteikti augšā ir kaut kas, ko es toši nedrīkst neizdarīt. Tad ir kaut kāds plauktiņš, kas ir man personīgi svarīgas lietas, tā kā tiešām svarīgas. Un tad 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. plauktiņš ir radošais haoss. Tā kā kaut kā tā. Bet tu droši vien zini vienmēr, kur ko atrast. Organizētais haoss, jā. Nevienmēr. Dažreiz jāpameklē. Dažreiz ir aizputējis kāda lietā. Ko tu ieteiktu jauniešiem? Kuri nezina īsti, kā iet savu ceļu, vai doties uz to universitāti, vai tomēr skriet un meklēt pazīšanos un iet vairāk tavu ceļu, radošo ceļu, mākslinieku ceļu. Ko tu teikt, ar ko būtu jāsāk? Nedomājiet daudz. Es gribētu teikt, ka nav tāda noteikta, vai jāiet radošais ceļš, vai jāiet kaut kāds cits ceļš. Mēs katrs esam indivīds, tāpēc pasaule ir tik interesanta. Sekojiet savai sirdsbalsī. Tāds, kā būtu, ja būtu jautājums, tad kas tu būtu, ja tev rīt atņemtu pilnīgi visu tavu auditoriju, atpazīstamību, projektus, un tu paliec vienkārši Jānis. Tagad, kā tu no nulles sāk. Jā. Vai tu darītu tāpat, kā tu esi nonācis līdz šim, vai tu darītu kaut ko savādāk? Es zinātu, kā būtu bijis. Papildu jautājums. Tas daudz ko maina. Pieņemsim vienā variantā. Tu zini, otrā tu nezini. Tātad, ja man vienkārši atņem visu, ja? Jā. Kā es būtu darījis? Nav nejausmas. Labs jautājums, ļoti labs jautājums. Bet es domāju, ka es labprāt
Ja es nezinātu, tad es gribētu šādu ceļu. Viņš ir bijis super interesants, ar daudz piedzīvojumiem, daudz braucieniem, daudz jauniem cilvēkiem, daudz kontaktiem. Un es noteikti gribētu šādu ceļu. Ja es nezinātu, kā būtu, vienkārši, kā būtu, ja būtu, es gan jau gribētu izmācīties universitāti. Tad tu joprojām tas tomēr ir tas kaut kāds ķeksīts, neaizpildītais. Neaizpildīts ķeksīts, jā, varam nosaukt tā. Jā, un vai tu šo darbu tu dari tāpēc, ka tu to gribi darīt, vai tāpēc, ka jau tev tas ir jādara? Atbildēšu vienā teikumā. Mans darbs ir mans hobijs, un es to gribu darīt. Ļoti labi. Novēl visiem tādu darbu. Jā. Tas ir lieliski, ka visi varētu tādu darbu. Tur jā. Man? Jā. Vispār pastāst, kāds tur attiecības čatu viņi bieži izmanto savā pasākuma mākslīgo intelektu. Jā. Ļoti bieži. Ļoti bieži. Tieši projekta organizēšanā, skaitļiem, kādām pozīcijām, tāmēm, dažādām lietām ļoti izmantoju. Tu beigās teikt, ka tu vairāk beigās izdomā tās idejas vai mākslīgais intelekts? Nē, ideju ziņā noteikti es. Mākslīgais intelekts nav baigi radošs, un kas vēl mākslīgajā intelektā ir vēl sliktāks, tas ir humors. Tā kā tās ir divas lietas, ar ko pasākumu vadītāji var būt diezgan droši, ka viņi ir labā jomā, tāpēc ka tur ir pārāk daudz cilvēciskās lietas, sajūtas, cilvēka izjušanā, lai ChatGPT būtu tajā labs. Tagad pēc mūsu sarunas, vai tev tomēr liekas, ka tu esi lielāks? Tu sākumā īsti tu teici, gan neesmu mākslinieks, bet vai tu šobrīd, kā tu uzskati? Vai tu ir mainījies tavs priekšstats par mākslinieku? Vai tava dvēsele ir mākslinieka dvēsele? Gan jā, gan nē. Tāpēc teikšu, ka nav mainījies. Tāpat palieku pie tās savas domas, bet ir kaut kāda lieta, ko es saprotu. Paldies jums par podkāstu. Tādā ziņā, ka mums bija vieni kursi, viņi noteikti vēl joprojām. Mums nāk tāds kā personal trainer uz office, un viņš vienmēr mums bija viena lekcija, kur viņš vizualizēja ar dažādiem uzdevumiem un stāstīja, kā var ļoti labi, ja tu runā svešā valodā, salikt domu kopā. Un es bieži vien kaut kur peldēju, bet tas, ko viņš mācīja, ir tas, ka vajag galvā vizualizēt, ko tu gribi pateikt, un tad tev būs to vieglāk pateikt svešvalodā. Bet es to darīju tieši šodien arī ar latviešu valodu, lai neaizpeldētu tik tālu, un tas ļoti palīdz. Tagad tas pierādās, un noteikti izmantošu šo galvā vizualizēšanu vēl, lai interpretētu situācijas, ko es gribu pateikt. Es jau palīdzēju. Jā, Nē, jūs man palīdzējāt kopā ar viņu. Mēs tev palīdzējām attīstīt šo prasmi. Šo prasmi, jā, jo likās, ka šodien baigi labi ar savu domu salikt kopā, kas bieži vien nesanāk tik labi. Es teiktu, ka mūsu verdikts šim būtu tam, ka mūsu vērtējums tomēr šim ir tāds, ka tu esi mākslinieks. Noteikti. Labi. Es vienkārši es to saku, tāpēc, ka it kā sports un it kā pasākuma organizēšana, bet tu visu laiku izmanto savu prātu, savas domas, radošumu, arī vistrakākās idejas, kas tik Geto Games atklāšanas pasākumos vispārīgi nav notikuši. Nezinu, ko tu dari vēl vispār bez Geto Games. Un es domāju, ir bijis viss kaut kas raksts un tā tālāk. Kā nekā tev ir radošais hauss galvā līdz ar to? Ja nebūtu mākslinieks, tad nebūtu radošais hauss. Jā, tas varbūt ļoti virspusīgi, bet... Jā, un laba doma pabeidz, ar ko es domāju, ka arī kā sākām tā beigsim, es domāju, ir tas, ka es jau domāju, ka katrs no mums ir nedaudz mākslinieks, glaznotājs, vienkārši katram tā glazna ir cita un tāpat kā dzīvē. Ir citas krāsas, lai virzītos uz priekšu, izmanto, lai sanāk tas kopējais zīmējums. Es teiktu, ka mums ir, Betī, tev jānovēl ir uzglaznot
Savu bildi. Savu bildi, kas ir kuģa kapteinis ar Geto Games laukumā. jā. Vidu. Gaidīsim nākamā. Vai nu 3D realitātē, vai arī uz tiešām uz kanvas, bet mēs gaidīsim. Aiziet, realizēsim šo ideju kādā lietainākā dienā. Man paldies tev liels. Paldies jums, meitenes. Thank you.